Kukuls katram. Nu, jā. Tiem maucam. Pie tā koka. Kumā tekur. Tā, Janka, tu filmē jau? Mēs jau te no 6 jūs gaidām, kā bija sarunā. Jā. Nu kā, mēs jau kā īsti vīri. Teiksim tā, mēs ar tukšām rokām nebraucam. Ok. Tas tā. Viema kukuls katram. Nu, jā. Tas vai, čau, tas vai iet rokā gumijas zābakos. Tā, lai veči, nu. Uzreiz, paldies. Jā, augsts paliek tad. Nu te mēs paliekam Liepājā, jau augsts paliek. Mēs pēc tam kaut ko dāvanām. Aldiņš saka, nu ko, Hektors Hektors nebija. Nenoķērāt, zini kā? Bet Aldiņ, saproti, mēs nevarējām braukt iekšā tev nesagaidot. Mēs taču nezinām, kur tu tīkls esi salicis. Jā, labi, es parādīšu. Parādi, lai mēs varam izbraukt smuki, izlikzagā cauri. Un Jā. būs tikai neiepisīs. Tie būs visi likt citādāk. Lietuvieši jau atbrauc jau iemauc iekšā. Jā? Jā? Tā pagājušais arī bija lietuvieši kaut kā. Aldis jau sataisīs bija Cēmeru, saka, davai uz pakuļiem maucam. Es saku, nu ko mēs mauksim, jo Džeki mums te gaida. Pakuļos arī baidām. Nā, Skārīs sopē, pakuļos bija. Nē, pakuļos nav sūdīgi, jā. Trīžu burus sataisīs riktīgos. Ko, viņš tur calms valk? Jā. Kārtīgs džiks. Tā. Rauti kaut. Tie kā Rīgā. Kādi mums noteikumi? Noteikumi kādi mums ir? Kopējie centimetri, jā? Nē, mums ir, cik mēs ņemam pāri, cik vajag to izmēru, 25 kaut kādu? Nē, nu mazāks jau mēs neņemam. 25. Nu, No 25? Mums ir mērlenti. Skaits, 5 lielākie un 1 lielākais. Pagad, bet līdeks. Līdeks, nē, Liepājs Peršprāta Nu, dišana. viņš Ko, jā? Pēcpro edition. Zandarts piezojā. Zandars pa galvu liekam. Mazs, liels vienalga. Zandarts sīpolos. Jā, maziņi lieli tur bez atšķirības. Te klausies, bet ok, zini kā, mēs esam 2. Aldis jau noteikti, domāju, pat. Ja jums ir, piemēram, 6 kg, ja? Tad jums skaidrs 4. Mēs svaru vispār neejam. Viņš tīkls cilājas visu laiku pa svaru. Viņš jau pa svaru tirgo, pa svaru viņš jau izmēr netir. Bet, protams, tur jau tīkls drīkst oficiāli. Jā. Nē, kurzemnieki pazuda no redzesloka. Ir asarīts, normāls, labs. Jā. Lūdzu. Nu, nav, jā. Nu, arī tā kā bišķiņa Rona mērkā. Jā. Nu, smuks, jūrnieciņš. Nu, tas jau ir. Lielies. Mēs liekam uz ieskaiti. Jā. Aizmirst. Nu, Rait, nu super. Džigiņā tev paņēma? Jā. Džigiņā, jā? Es arī jums. Tā. Jū, 27 ar kaut ko sacenies 28. Paņemu kameru nofilmē. Nu, 27? 28. 28, nu. Bomba jau. Aic. Bombočka. Opiņā, viens zila noķēra puiši. Klausies, Robī, mēs teiksim, ka mums nav nekā. Jā. Kaut vai visu laiku būs. Jā. Nu, pārsteigums puikām, lai būtu. Jā. Mums vēl jānoķer, nu, bet gan jau, ka noķers. Nu, noķers. Vasaras vislabāk no 10 sāk ķerties, Robī. Atraukums nav pamata, jā? Nu. Viņai vajag polšu un sievietes. Jā, Un līdaka bija. bija. Jā, nokoda. Ai, līdek nevajag. Labi. Pirmā siltiņa tikai.
Būs. Labs? Jā. Gander? Taču, ko vajag. Līdek? Jā, paņem sačaku. Tev vienāpēc? Jā. Jā. Tikai. Kopā inters? Jā. Spies ir, es domāju. Vai nav? Nav. Lūdzu, bet jūrniec viņš ir. Un gumijās tā pati. Nu, viss. Un ko jūs domājāt? 3, Obanā! Kurzemes hercogs, Kurzemes hercogs. Ošpiņā! cik būs? Nu? Varat mājās braukt! Jelgavā siltāks, mēs visi! 34. 3-4. 34. Baigās skaistos jūras, ne? Jā. Baigās smukuls, ko? Lietas sačakā jūtas, ne? Jā. Labai. Būs atskaitīti. Taču, labai. Iedam visu. Pat kādi izskatās, ne? O jā, skočka. Jā, tūs vismaz. Brāc. Jā. Es atceros tos Sovijas izmērs toreiz, kad mēs... O, un kā? Labs. Līdeka? Līdeka, nezinu. Es domāju, ka vairāk vai mazāk tie jāstāv, kad viņi radīt ar to asronu smolīti. Jā. 27. 27. uz Kurzemes Stroganov. 8. Iedosim. Jā. Iedošu aici, mums baigi maziņas ir tikai, jā, prātīgi, jā. Mums ir Paldies. vēl paidīgs un tur vēl viena. Diezgan pamaz. Bet tu? Toņa sāksies ķert. Labi, jā. Nav nemaz kādu uzmās augšpējā. Tā kā liels nav. Un ko jūs te darat? Kur asari ir? Sviļķi. Ko? Jā. Ai, mēs palaidām, lai jums būtu lielīti. Labi, paldies. Respekt, tu vai žuka. Asars? Nu, nek tak breks. No ko jūs breks, tie jau neskaitās? Nu tā tad. Tagad mēs izlozēsim gidu akreditācijas plāksni ar Jāņa Brieža dāvinātu vobleri plusā. Tātad mēs tagad ņemam, kur komentārā vajadzēja ierakstīt mīļāko asaru mānekli. Tā, ņemam mēs šito epizodes linku, kopējam, iemetam pikerī. Jā, lādējam komentus, lādējam. Viens uzvarētājs, ielādēti. Tā, startojam. Un uzvarējis mums būs viņu to plāksni Svens Rubulis, 29-27. Apsveicam Svenu. Piedalies turpmāk mūsu konkursos. Tātad tagad mums ir jāizspēlē Avalanche kātiņš komentātoriem, kuri piekomentēja pie Liepājas ekspedīcijas 2. editiona. Tos komentārus mēs liksim iekšā, un uzvarētājs varēs izvēlēties kātu Zetrix Avalanche pēc viņa
vēlamā testa, kas ir veikalā uz vietas. Tātad ņemam linku, metam pikerī, tā, ielādējam komentus, lādējam. Komenti ir ielādēti, 284, neko savu. Tā. Uzvarētājs ir Haralds Viškers, 7694. Apsveicam Haraldu. Baigie malači esam, cenšamies. Pārbraukt. Vajag ilgi nocīnījāmies tur. Un nav kaut kā tā neaktivitāte vai aktivitāte, vai es nezinu, uz ko to var norakstīt. Visticamāk uz to, kad viņi ir aizgājuši uz kaut kādu bārtu vai kur, ne? Jā. Paga, man liekas, Liepainiekam ezeram cauri bija tā galā bārta, ne? Tā upe. Bārtā jau baigos ķer. Tu nedrīkst, jā? Aleks, mēģi to motoru. Pamēģināsim šita te. Kurzemes Stroganovs atkal mums bija uzdevuma augstumās, smukas, pauzītes, tankš un glābība. Nu, paskatās, skaisti. Labi. Kurzemes Stroganovs skaitās. 27. Mierā. 26,5. Nu, super jau. Vai breks? Loks? Jā. Frālis, atpudinā. Nu, lūdzu. Jābūt ir. Un uz Itāliju tur paņēma. Es pat nezinu, kā viņi saucās, bet tā Robs bija Itālijā strīta tajā pasaules čempī. Un tur nopirka Robīt, jā viņas? Jā, OSP. OSP? Jā. Gumijas. Tāds. Tā kā vēzīts. Un, izrādās, viņš pie mums arī strādā. Bet nav jau tā, ka tagad, kad nav zivis, ka baigi strādā. Bet, ka ir zivis, tad viņš baigi labi ņem. Bet gumija ļoti laba. Ne? Tu izlikšu ārā parādīšu. Gumija ļoti laba, mīksta tāda forša. 3 gramiņiem. Nu, šitāds viņš. Un tā kā vēzīts. Un tāda vārīga, jā. Bet labi. Nu, asirim patīk. Robs teica, ka drīz ievadīšot arī sev ratarbaitā. Būs Robīt ratarā? Būs. Uz pasūtījumu. Nogrima. Nevajag. Nogrima uzreiz. Nu, Roberts, ir 25 centimetri. Nu, nemūt. Nu, jābūt. Opā, Robi, vajag sači. Vai nu žranas, vai nu lapsāks. Laikam jau žranas. Nav līdzi? Tas galvos. Obelīns ir. TikTok laiks, TikTok ir pat YouTube. Vienu coltu. Vienu dabūjām. Vienu dabūjām. Šodien ir tā diena. Tāpēc izmaiņām. Līdzekas, ko es dos. Vienu dabūjām tikko, vienu asarī dabūjām. Tas ir labi. Vai knapi ritīgi nav? Man liekas, ka samainījās laiks kaut kad oktobrī un augsts palika. Nav jau tā grunta savais tāda, kā bija kādreiz, ne tā grunta. Tā jau atdēļ iztās tādā. Viņš jau vairāk nenāk notiek iekšā.
Tie YouTuberi, tur būs Tad epizode. vārdā visi tur, kur liekums. Jā? Kropčik, jums konkurss arī būs? Kas? Konkurss arī būs? Kāds? Epizode. Atraka laiva. Šitā pēc konkursa, ja? Iepriekšējā bija. Jā, Kīdu epizodē bija. jā. Otvī pastēties Kīdu epizode, tur konkursiņš ir, varēja dabūt baigos seto māndekļiem, Jāņu Briežu Vērņaku. Ar autogrāfu. Ar autogrāfiem visiem Kīdu. Bet šitais, starp citu, arī Kīds ir. Bez certifikāta. Bez certifikāta. Bez certifikāta. Es jau- jums teiktu pastīties. Tur tie gačas. Nu, cik mums ierāsnē? Cik? Grūti pacelt ir. Bet mazi. Nē, nu tur tādi, ap 30, 40, lielāk nav. Nu jā, nu sen. Nē, bet kādi 7. Nu, pie finiša būs interesanti mērīties, ja? Kad jau notiek, te jau... Kā mēs mēram tā kā sportā, +1, Kas ir +1? nu 25, 1,1, 26, ja? Nu jā, nu vienalga. Jā, bet jūs skrietāt, tā kā jums tāds pat mīnusā metri. Tātad Tad 2:35 tiekamies pie finiša, ja? Jā. Davai. Atskari. Полиброві. Полиброві. От. Liepainieciņš. Liepājnieciņš. Ho. Tricatniks. Ko? 30. Nu, jābūt. Oi. Raiti, šitā laiva ir tev pašbūvētā? Protams, Tāds pat kā Kristam? apakš. no PVA un kartonu uztaisīt. No PVA un kartona. Viņš darbmācībā skolā riktīgi, klausījās, mācījās. Ja tev varētu dzirdēt, vispār būtu izcili, Krist. Bet Viņš darbmācībā klausījās, samācījās tur PVA kā pareizi un šitā. Ja pareizi salīmē, var uzlīmēt šitā. Protams. nu tad paštaisīja tā laiviņa. Viņš vēl izmanto, Bet īstenībā ka bija kola pudeles. baigas smuki viss te ir. Ja nestās uz pudelēm, tad viss baigas smuki, bet pudeles mums konkurenti uzdāvināja. Tās mēs paši brīvprātīgi Tās neņēmām. tās nolādētās ir, lai mums neveicās. Jā, bet kaut kā jau veicās, ir, ka sačuks ir, sačukā zīves ir. Viss tā kā vajag. Kristis tiešraidē. Vēl lielo zīvi. Man liekas, ka būs kaut kas aiz muguras, ne? Bet līdek, sānā. Līdaks sānā, jā. Bet lielais, ne? Nu, Profesionāls, nu. Kurzemes hercogs arī ņem pat tādas zivis, kuras negrib ēst. Tā jūs tā kā kabine. Nu, lai kāds laidīs jau vaļā mazo. Protams. Kotletēs jau nedos. Aiziet. Nu, kaut kā tā. O, ir arī. Vai jums sačaki jau? Ai, tas tāds maziņš? Varbūt ir 25. Nu, iemetīsim. Tam izmetīs ārā. 24. Nu labi, bet tas jau ir, nu tā, būs jau arī lielāk tur tās. Liels maziņš. Nu, būs. Labs laikas. Būs. Laikas ir protams. Jo nogalis. Sopēt jāmāk. Jā, tā teica. Kaut kas. Pilnīgi balsts tikko no jūri. Nu redzi, Robīt, te ir baigās traumi, jā? Jā. Un tāpēc baigos svaru vajag. Nu kā baigos? 10 gramiem var dabūt grunti. Nu, čigā, jā? Jā. Un vienkārši tikai pa grunti. Ziltiņi tikai pa grunti iet. Lēni piektini uz priekšu. 10 centimetri. Un nāk daudz. Es man tas kāds baigi ļurīgais ir. Es viņu varu daudzīt no Kā grunti. perekļuzāt. Nu jā, kādu abolīti imitē, tur viņš no grunts augstāk viņš neiem. Tikai vat uz vietas daudzot.
Bet laikam jau tur to kātu vajag, tomēr tādu ļepenu. Nu, lai tad kā pārslotītē. Jā, lai, viņš jau man nepergruzā, jo kāds ir no 0,5 līdz 4 gramu. Jā, un to 10 gramiem. Ar 10 gramiem, jā. Un tas sanāk, ka tu viņu daudz uz vietu. Man ir labs. Tev labs, jā? Rikīgi. Jā. Pagaid, es maškarī izlūkšu pats. Pagaid, Robi? Nē, neizlūkšu pats. Līdeka. Ai. Nu jā, un es reku pārgāju uz Alda tehniku arī ar skrāpēšanu. Nu, es tikai uzliku čiburašku. Un arī neatraujot no grunts, tikai pa grunti tā. Cuk. Jo biežāk uzdauzīs pa to grunti, jo labāk. Tā. Uz vietas. Un šitas te nebija paredzēts. Šitā atkal kārtējā drostiņa. Pasīt, cik dziļi ieņēma un sabojāja pavadi. Mierīgs čukan. Nu, mazīč. Bija žaunijā, bija šķiekšā. Inventārs mums tāds viegls ir. Man ir līdz 11 gramiem kāds, Aldim ir līdz 5 grami, jā? Jā. Tā līdz 5. Abiem diviem ir plānas auglis 0,4 pamata auklā. Pavadiņai man ir 0,18, tev var 0,18, jā? Nē, man laikam bišķi rukā 0,2. 0,2. Nu labi, tas tur tā. Bet gribējām šodien tikai vairāk parādīt par to tehniku, kā varētu efektīvāk, bet laikam tas laiks, kur Aldīt ir. Es ceru kasi. Jā. Tāpēc noņem roviņš. Noņem, pārlādē. Pārlādē? Jā. Jūrnieks. Jā, nu vot. Un Aldim ir... Es malcu. Aldim ir tāds galīgi pārslodzē kāds sanāk. Mēs ar 10 gramiem tagad ķeram. Ar 10 gramiem un tā kā pa grunti. Viņam tie sitieni ir tādi tā kā ļoti asi, bet tas kāds, pat cik viņš ir viņam pārslodzē, viņš neuzteiks, viņam tā kā, viņš bišķiņ tā kā pavelkās. Man atkal bišķiņ stingrāks kāds ir, un man atkal nav tā, nu kā viņam tā spēle bišķi pamainās kaut kas. Un, jā, tu vari smalkāk uzdaudz. Jā, man tā smalkāk jādaudz bišķiņ ir, jo viņam tie rāvieni nav lieli, viņam ir tā kā vilcieni jau vairāk. Es, ja vairāk daudz to cietāko kādu, tad viņš jau man tā kā rauja. Un kaut kas tādā spēlītē ir. Bet, jā, no tagad tā džigs arī sāka strādāt. Jā. Tā no rīta bija, mēs pamēģinājām dropšotu, džigu un nekā vispār. Gribējām jau parādīt arī gan džigu, kā ietīšanā ķērām un kaut kādu dropšotiņu, bet nu tā, viena ziltiņa, divas ziltiņas kaut. Un viss nekas baigies. Un tagad reku kaut kas te sāka parādīties, kaut kāda atslēdziņa atrada Aldis. Tā kā kaut ko mēģināsim paķert vēl. Es tādā mēlē nemāku pateikt to nosaukumu, bet salts un senšana. Jā. Varijos, jā? Jā. Balta aukli. Jā. Nu, vienkārši ideāla aukli. Izturīga. Plāna. Nu, Tādam mikrodžigam, tā baltā varības aukliņa ir nu, nav nekas labāks. nu Pilnībā nekas klusa vienkārši. Tur var strīdēties ar ko gribi, bet tur nekas labāks Nav. par to auklu mikro copītē nav vispār. Tā viņš ir, jā. Un izturīgi. Viņam man 3. sezonu ir. Jā. Nu, lēta viņa nav. Bet Lēti, viņi ļoti dārgi. Jā. Bet priekš tādas jūtīgas copes un viņa ir mēmākā. Vajag dusmīgais paliek sasvarīgi. Nu, nevajadzētu būt līdzīgai. Tu dusmīgs asarīs. Normāli izmēra asarīs. 500 grami. Nevar dabūt augšā. Nu, tāds. Varbūt nokabinās. Pārvaldēt, ja? Vismaz pārvaldīts patrons. No. Nu, Pasiet vēl duški. Kāds asarīgs, vai nav? jā. Nu, labi. Copēt jāmāk. Man nav problēma, es arī varu kabināt nost.
Nu jā. Tā nāk izkrāpēja, jā, no vienas vietas. Jā, bet tā arī tur uz leju tā kā vairāk. Viņš paņēma tur, kur mēs... Ko? Papīdīties. To ir vēl viena problēma, nu, tā ticība. Ja ne, tā palaidīsimies uz leju, tāpēc, ka tā... Tur viņš arī paņēma pašā galā robi. Ko jums jau? Traumas stiprāk, paliek nevar saprast, ka viņš liels ir. Jā, tur arī pašā. Jā, Ir. Stabiļņi. šitas skaitam. Nu, vismaz tas, kas mums strādāja pagājušo reizi, šoreiz vispār nestrādā. Tā ir bijis neprāt. Pagājuši ņēmas kādu krāsu, jā, nu kaut kāds speciāls gumīti. Tu sapēsi tās gumijas, nu dabo, atbrauc nākamā gadā, viss nestrādā, dari, ko gribi. Meklē atkal jaunu. Atrod kaut ko ņem, atkal ņem. Katru gadu mainās kaut kas. Nezinu, kā viņas aptīk viņam tā krāsa vai tas forma. Kāpēc viņas tā dara? Ja mēs to zinātu, tad jau būtu labi. Tāda starpība, kurš ķer, laivā ir abi, kas tikai ķerās. Nu, jābūt. Ir. 27, 28. Tā, labi, es pamēģināšu. Nu, vēl vienu asarīt laikam. Nu, vēl vienu asarīt mums vajag, lai mēs visus atlaistu. Cik jums? Cik? 4. Asari? Nu, ja kas ņemam. Nezinu, jāskaita. Bet vairāk, jā? Vairāk. Kāda 5? Šitais nepiet roku uz sirds un viss. Šitais beidz makšķerēt 15 minūtes pirms finiša, šitais 15 minūtes pirms finiša. Kas tad tas? Nu, ja no 10 tu nenoķer nevienu ieskaitu asari, tad liekas, ka tu tās 5 minūtes neko nemaini. Jā, tas baigs man. Nē, bet kā mēģinājums labs. Es jau arī nofilmēju, baigi super vecīt. Jo izstījās, ka viņš to pārbrauc. Jā, man sajūta tās kloķis atkal, jā. Pasolē vai neružo? Jā, jums draugi viss ir, bet es zinu, ka jums Jelgavā baigi daudz vispāršu puikas ir. Nu, moši kādam patīk tas augsts reizī Fišermans iedod viņam to Jā, kādam mūsu puikas. dāvanu. Ir mūsēji. Jā, nav kādam, jā. Tīka gangsteri ir. Jā, nu ot, rek viņam būs krūzītes uzlims un viss. Un vai priecājās no Ziemassvētku dāvaniņā. Nu, paldies, veči. Paldies, ko mēs iedosim. Kad mēs dzīvsējam mērī? Tagad varam, jā. Kur jūs nevilksiet ārā? Mēs vilksim. Nu izvalciet ārā. Paliņā arī pabrauc, ne? Vai maisi viņam stāstuši smagāk? Breksā jau šitā viņš tā. Un viņa kā riebagā? Tā jau priekšu piedvēkšiem tev. Es dzīvoju klikošanā. Tas būs baigi līdzīgais rezultāts. Jau to līdaku varam laist Draizonā, ne? Nu jā, līdaku breksu. Raiče, tu to breksti, to līdaku filēs? Kā tā? Tā jau priekš tevī. Kā tad, Goni? Ko tad tu domāji, vecīt? Mēs jau vasaru atbrauc. 25 minūtēm atpakaļ. 29, jā? Tu teici pāri, tad ir Nu ok, 29. 29. Jāskaita kaut kur, jā? 29. Kas skaitīs? 28. 8. Lieloņi. 27. 7. Pagaid, tikai es pamēģinu. Man telefons laikam nav tā nav. No 29, 28, 27 mēs ejam uz to leju. Jā. Un? Vēl vai, 28. 28. 28. Un pēdējais 34. Kā paliek, saka, kāds bija izmēri? 35. 35, 29. 29, 28, 28, 27. 28,
28, 27. Viss. Tā, pagaidi. Tie ir vispār mērā vai nav? Breks jau nē! Tas jau nu galīgi mums te uzlaik. Ai, Nav mums ar tādu. tas tev pēc asara izskatījās, šitas plakanais. Jā. Mēs jau tāds laidām vaļā. Arī nav. Tā, skaita ziņā jums ir 5, jā? Un lieluma ziņā viņiem cik ir 147. 147. Normāli. Paga, jums 6 ir noteikti, jā? Kas? Nē, 13. Mums ir 13. Viss tas ir kopā. Saskrāpējāt. O, jopsi! O, jopsi! Arī izmērs normāls. Tā, nu labi. Kāpēc jūs teicāt, ka jums tikai 4? Tā, jums 4 zemēri. 147, jā, bija? 147, jā. Mīnuso nostagad pa nulēm. 147. Tā. 30. 30. 30. Šliec, laipa. Vai met uzreiz apakaļ? 31. O, 31. Tā, nu, Eko 30. 30. Un ko jūs tur pēc ilgās šitos smukuļus salasījāt? Nē. Tā, Jā, jā. Masties kurzemniekam jau iekals taču. 29. 29. Un 29. 29. Cik ir kopā? 149. Tā, mums ir 2 punkti. Mums ir 2 punkti. Bet jums ir 1 punkts pa lielāko. Jā. Tā kā 2 Skaits mums arī. YouTuberi uzvar. YouTuberi uzvar TikTokeri. Tad mēs jums to dāvaniņu nodevām, ko jauniešiem nodevām. Paldies! Pa 2 centimetri te viss izšķīrās. Jā, pa 2 centimetri beigās. Nu, bet šitādā Žēl, mums jau necaps tas dienā. preks likās, ka jūs Apskait, ieskatāt. vai tad nedod punktu? Dod, mums ir 2 Ah. punkti, viņam 1. Bet, ja tu būtu laiva vēl pārpis, tad 3. Ļoti automātiski uzvar. Automātiski. TikTokeri pret YouTuberiem, YouTuberi vinnēja, mēs jau viņus apsveicām, nu malači, nu pa 2 Bet uzvar draudzību, uzvar draudzību. Jā, veči kā vienmēr. Uzvar draudzību. Malači. Un Aldis laivu atstāja veselu. Jā, Jā. vairāk tāds izaicinājums. To mēs pieliksim, es tev aizsūtīšu video, to mēs piemontēsim, kā Aldi brauc uz Motokrosā piekapes. kā Jā, laiž. normāli. Jā, epizodīt būs Nē, no... tā Jālgā brauc visi. Nē, un viņš pēc tam domā, kāpēc viņš vienmēr izceļās. Nu, tāpēc viņš vienmēr izceļās. Tāpēc tev piemin tik bieži. Nē, tad bija tīkli, tajā reize kas bija? Nu, tagad ar kaut kas bija. Kaut kas Gumijas bija. lēle viesnīca. Lēle bija, tad tīkli bija. Jā, un tagad jau... Nu, tagad tas jau bija speciāli. Reku epizodīt būs no Ratterbaitiem, epizodīt būs no Kristā, Alex Crazy Fishermans. Vairāk tāds challenge. Ceram, ka patīk skatīties un mums patīk noteikti taisīt tādu. Jā. Tikai varēja bišķi labāk ķerties. Jā, nu ķērās sūdīgi. Nu, kā vienmēr uz pasūtījumu viņas Nē, jā. teica. Nē, ja tu decembrī brauc no laivas asaras ķert, tad man liekas, tas ir sagaidāms, ne? Un tagad no lēdz uz Mormeni bija jāķer viņu pareizi. Jū. Vispār jau jā. Tās topītas starp citu tādas arī ir, ka viņa būtu tādas, ka sardziņi pieliek vienu otru. Jā, jā, jā. Bet atkal pāris tā ieplēs kārtīgi tā. Nē, pēdējie mums arī Mums bija zandartiņš viens maziņš, jā. Jā, jā, jā. Un vietējie vienu paņēma tādu 30 Jā, centimetru. 3 centimetri. Iedeva pa galvu un iemet sumā. Un viens Mums līdzi. priekšā Bet ja mēs varam Tie mācīt viskraukšķīgākie, vietējos. viņiem vismīkstākās. Ja bija jāpaņem, tad tādas te ņem. Nu, neko darīt. Davai, čau. Čau.